Jā, hei, silts sveicienu, Vitiņ. Beidzot, mēs esam Jā, sveiki. satikušās. Esam Beidzot. Jā, Kas lēni nāk, tas labi nāk, vai ne? jā, jā, Vitiņ, tā kā prieks, ka mēs beidzot esam vienā ekrānā, varam parunāties un doties savā interesantajā ceļojumā. Jā, jo mēs jau te skatītājs vairāk kārt aicinājām un intrigu radījām par to ceļu, par to ceļojumu mūsējo. Jo tagad mums tas ceļš ved caur stihijām un aromātiem un jā, bet mazliet droši vien, kad būtu interesanti padalīties. Es jau mazliet padalījos, bet es varbūt arī ieskicēšu vēlreiz, lai sajūtiņa. Jā, Kad man tās stihijas manā dzīvē, nu, tas dabas enerģijas, ja tā kā zeme, ūdens, uguns, gaiss, gars ēters, bet smalkās enerģijas, smalkās tādas vibrācijas. Un man tās ir iedevušas ļoti daudz, mani savulaik tās ir atvesaļojušas, atdevušas man spēju būt enerģijā un darīt un būt un radīt. Un radīt visu jauko un dalīties ar cilvēkiem, tad ar šo te enerģiju, ar šo te iespēju, ar šo te stihiju piedzīvojumu. Un jā, un tad, kā mēs Vitiņi vispār satikāmies, īstenībā tas arī, man liekas, tik interesanti, jo mēs satikāmies tieši caur stihijām. jā, Ja tu mēs atceries, satikāmies ceļā. Es atceros, un tas bija 2019. gads. Man šķiet, ka marts. Man bija tādi pašai savi tādi diezgan tādi smagi stāvokļi. Man bija sākās veselības problēmas, nu kā mums droši vien daudziem. Un es jau ilgu laiku meklēju kaut kādu vietiņu, kur es sevi varu, nu, teiksim, tā dziedināt, bet, nu, nevis tā dziedināt kā pie dziednieka, bet sevi kaut kādos citos veidos dziedināt. Un es tik pa laikam sekoju līdzi, kas Limbažos notiek. Nu, tad es jau dzīvoju Limbažos. Un nu, nekas, nu, kaut kas notiek, bet, nu, es saprotu, es tur nevaru, man ir bērni mazi, man tur tālu, es tur nevaru. Un tā reizē kaut kāda afišiņa par to, ka būs, es pat neatceros, kā tas bija, bet mani tas tik ļoti uzrunāja, ka būs tiešsaistē tāds tavs stāstījums, un es domāju, ļoti labi, tiešsaistē tas man der, es paskatīšos, es no mājas neaizēju projām, es paskatīšos, kas tas tāds ir, nu, ko tu vispār, ko tu teiksi, nu, kas notiksies. Un tad, kad tu sāki runāt, es sapratu, nu, šis beidzot ir tas, kas man var palīdzēt. Jo kaut kādus medikamentus es negribēju lietot. Man ģimenes ārsts teica, ka man ir veģetatīvā distonija. Un es sapratu, ka es negribu sākt dzert kaut kādas zāles un sevi veseļot tādā veidā. Es zināju, ka es varu kaut kā citiem veidiem. Bet es biju ļoti nervoza un man bija pašai tā kā dusmas uz sevi, ka es dusmojos uz bērniem, kad, nu, man tiešām bija tā, ka man bija arī darbs ļoti tāds izdedzinošs, teiksim tā, nu, tāds nopietns un nu, viss pārējais un mājas dzīve un viss kopā man bija, nu, tiešām tāda neviegla stāvokļa. Bet tajā reizē, kad es sēdēju un klausījos un pirmo reizi tā apzināti meditēju tavā pavadījumā, tava tā mierīgā balss un viss tāds, un es sapratu, šis, nu šis beidzot ir tas, ko man vajag. Un tad man šķiet, ka bija Filcītī, pēc tam arī kaut kādas klātienes tikšanās mums. mums bija jāzina, kā Vitiņi bija, jo tas kurs, ko tu saki, bija, nu, tāds webinārs, viņš bija stihijas enerģija dzīve atvērtais. Un Jā, pēc tam es stāstīju par to, ka būs online kursā, būs jā, iepazīsti sevi caur stihijām, un tur mēs arī klātienē tikāmies, jā, jā. Mhm. jā. Mani biedēja maz drusciņ tās stihiju dejas. Es domāju, nu es esmu tāds cilvēks, kas, nu, nav tāds brīvais dejotājs, un tagad, nu kā es tur tagad virpuļošu, es tā iztēlojos, man tur jāvirpuļo kaut kur ir. Bet es arī tad, kad aizgāju uz turieni un pirmoreiz satikāmies, un man likās, tas ir tik ļoti, ļoti, nu tās ir laikam tās pareizie cilvēki, kā es vienmēr saku, tad, kad skolēns ir gatavs, tad parādās arī skolotājs. Un tu man kā mans pirmais tāds apzinātais skolotājs arī tajā brīdī parādījies, un tāpēc kaut kā
paldies tev par to, ka tu man ļauj iet arī savu ceļu, vai ka es atļauju sev arī iet savu ceļu, bet vienalga ik pa laikam mums tie ceļi sanāk kopā, un kaut kas tev ir mainījies, kaut kas man ir mainījies, atkal mēs kaut kur varam, kaut kādas saķeres punkts mums ir, atkal mēs aizejam, nu, es tā kā savu ceļu aizeju, bet vienmēr man ir milzīgā pateicība, mūžīgā pateicība tev kā manai pirmai skolotājai, un tas ir kaut kas tāds. Un stihijas man būtībā, tas man tik ļoti mani sāka kārtot. Es zāles arī nedzēru. Es tajā laikā pat nepieskāros zālēm. Un vai tas bija tajā pašā gadā? Tas laikam bija pēc gada, ka mums reķos bija, tu biji saorganizējis reķos ābeļziedu meditāciju, ābeļziedos. Un toreiz bija arī mani bērni līdzi, un es atceros, man pilnīgi tā kā līdz nu, tik emocionāli, ka tu prasīji man meitenēm, nu, par mani kaut ko jūs tur runājāt, un vai mamma kaut kā ir mainījusies, un meitenes teica, jā, mamma ir palikusi mierīgāka, un es domāju, lūdzu, jā, te ir tas, ko mēs, nu, ikdienā skrienot, mēs to tā neizjūtam. Mums vienkārši kaut kas kaitina, kaut kas traucina, kaut kas neatbilst mūsu tām iecerēm, mūsu vēlmēm, mūsu domām. Mēs noraujamies, mēs sākam tur kliegt un nezinu, trobelēt tos bērnus, un tas nav tā izdarīts. Un tad es sapratu, ir beidzot pat bērni to pamanījuši, kāda es biju pirms tam, un cik ļoti man šīs te stihijas un meditācijas, man liekas, es katru tavu webināru, katru tavu kursiņu, man liekas, es viņus vienkārši rīju, un tad es jūtos tā kā tāds sūklītis, viss. Tagad es esmu pilna, tagad es varu mēģināt stāvēt uz savām kājām, un kaut kā tā, nu, kaut kā tā tas ir aizgājis, jā, bet es ik pa laikam manī, nu, tāds kaut kas pamostās, un man vajag atkal kaut kādu noklausīties no tiem webināriem, kas Nu, ir jā, bijuši. jo mums daudz ierakti palika, vai ne? Visi palika Jā, ierakti. Un tas tik ļoti, ļoti vērtīgi un tik ļoti, nu, tāds. Tad es sapratu, jā, ka mēs varam meklēt to savu ceļu, un mēs viņu varam atrast, ja mēs gribam. Ja mēs negribam, tad mums ir atrunas. Ir tas, ir šis, ir vēl kaut kas, bet tad, kad mēs patiesi esam gatavi, tad arī atnāk skolotājs, atnāk vieta, atnāk informācija, kas sasaucās un kas ir, nu, kas nostrādā. Tā kā tas bija tāds mans pirmais ceļš, jā, pirmais uz stihijām, un Es jā, es atceros arī tad, arī, kad meitiņas, kad jūs bijāt, jā, ka man liekas, vai pat saulgriežu spēka diena tā varbūt bija, kad, nu jā, kad meitenes bija, kad mēs tur darbojamies, un es atceros, cik viņas cītīgi arī viņas, nu, bija, jo viņas to tiešām novērtē, ka mamma ir mainījusies, un kad ir mierīgāk, un es teicu, jā, tagad es saprotu, kāpēc tā mamma ir mierīgāk, un viņas devās arī, un es atceros, viņas meditēja, es jau domāju, kā būs, kad bērni. Man toreiz tā arī bija pirmā pieredze ar bērniem. Tagad jau es vadu tur tālmācības skolā nodarbības un tās meditācijas visādas bijušas ir. Bet toreiz pirmo reizi man bija, tad es domāju, kā būs, bet meitenes tiešām tik apzināti un tik labi, un viņām arī tik ļoti labi padevās, tā ka tas arī bija tāds, jā, pateikums, nu, tāds patīkams pārsteigums. Bet bērniem jau ļoti labi, redz, mēs pieaugušie kaut kur aizdodamies projām ar prātu un aizmirstam īstenībā par sevi, par to iekšējo savu pasauli un atmācāmies to. Bet jā, Vitiņ, kāds, nu jā, mēs pagājām toreiz to posmiņu kopā, tad tur notika tie procesi, tu tur sariktēji sevi, un tad tu biji gatava doties, jā, un interesanti padalies varbūt arī. Nu, padalies, ja tev tādas lielākās atziņas, varbūt kādas tev ir atziņas no tā stihiju laika, vai tas jau bija sen, protams, jā, 19. gads, bet vai tie lielākie kaut kādi ieguvumi vai atziņas to, ko tu sevis paņems, vai to, ko tu tobrīd piedzīvoji, kad tu sapazinies ar tām stihijām, ar tām praksēm, ar meditāciju? zini kā, nu man laikam ir vēl joprojām tas, ka es stihijas uztveru, nu tiešām tā ar tādu,
nu, pareizos vārdus atrast ar tādu pietāti, ar tādu, nu, ar kaut kādu tādu dziļu cieņu. Laikam, es nevaru atrast tādus vārdus, bet, nu, kaut ko tādu ļoti, ļoti, jo pēc, pēc tiem kursiņiem un pēc tiem webināriem man ir bijis tā, ka es darbā es sēžu, strādāju, un saprotu, ka tev nav ne gala, ne malas, un tev vajag kaut kādu mieru rast, un tev vajag to pamatu un to, nu, tādu riktīgo to darbošanos. Es lieku kaut kādu bungu mūziku, kas arī ir, nu, tā kā no taviem kursiem, ja, caur to mūziku, caur tādu. Citreiz atkal es uzlieku, man gribās kaut kādu, nezinu, sievišķību vairāk, tā kā vairot, es atkal uzlieku kaut kādu saksofonu klausos. Man ir tā, ka es, es neizvēlu, bieži vien, nevienmēr, bet bieži vien es neizvēlos to, kas man tā kā gribās klausīties kā mūziku, bet es to izjūtu caur stihijām, ko es tajā brīdī sevī varu arī tā kā papildus darīt. Jo arī tā, ka mēs nezinām to, mēs jau klausoties vienalga, tas viss jau notiek, bet te ar tādu apzinātību es izvēlos, ko es gribu klausīties, ko es gribu sevī vairāk varbūt vairot, kas man ir kurā brīdī vajadzīgs, un man nav tā, ka man tagad es klausīšos tikai un vienīgi man patīk tas, kaut, nu, piemēram, tur, nezinu, tur viole un viss, vai tur čels, un es tikai to klausīšos. Nē, man pienāk kaut kāds brīdis, ka es gribu klausīties kaut kādus zvanus un kaut ko tādu. Nu, tas ir arī caur tām stihijām. Un, Nu, jā, nu, jo ir, mēs bijām 5 nedēļas kopā, vai ne? Katra stihija veselu nedēļu, tā ka tas jau ir jā, iesēdies, jau iegūlies kaut kur, jā. jā. Un tad, kad es, nu, pati pie jūras, piemēram, aizbraucu vai kaut kur, es uzreiz atkal, man nav tā, ka es tikai eju gar jūru, bet man ir tā sajūta, ka es sarunājos ar jūru, ka, nu, tagad ūdens stihija, nu, tagad padara to savu darbu, vai vējš, ja ir kaut kāds, tad atkal, nu, vēja stihija, nu, gaisa stihija, nu, padara, tagad izdara, iztīri, un tās elpošanas sirds centrā, un tas ir bijis man tāds, ka pēc tam, tad, kad es jau to tā kā apguvu, un tas jau man bija tā organiski, nevis man pie tā jāpiedomā, ko man tagad darīt, bet, nu, tā kā jau viss, tu tā kā nomierinies. Un tad es arī no tur kolēģiem vai tur kaut kur paziņoju, kaut kas ir, kaut kāda stresaināka situācija vai kaut kas tāds. Es elpo sirds centrā, elpo šeit. Un tas arī ir atkal no tā, ka, jo viss tas, ko tu esi izdzīvojis, nu, to tu vairs nevar no savas dzīves izmest ārā. Ja tas ir, nu, iedarbojies, nostrādājis, viss viņš ir integrējies jau iekšā, vai arī, nu, kaut kur, nezinu, nu, vienalga arī pie tās pašas jūras, es redzu tās smiltis, es redzu to zemi, vai arī gribās, nu, tā sazemēties pamatīgāk, tad es iztēlojos tos kalnus, un es iztēlojos nu, to spēku un to pamatīgumu, kā tas viss not, un tad atkal liekas, jā, tas viss strādā. Īstenībā tas ir ieaudzis manā dzīvē ļoti dziļi. Jā, jo Brīžiem pat varbūt ir tā, ka es to pat vairs tā varbūt neapzinos, ka es tagad, man vajag kaut kādu uguni iekšējo, ja, un es tur kaut ko tur tā kā, nezinu, tur ejas tur palietoju tādas, ja, kas ir tādas vairāk siltas un tādas. Es jau pie tā vairs nē, jo tas ir jau iekšā dzīvē. tas Jā, ir jā, jo tad, kad mēs sapazīstamies ar tām stihijām, no ar enerģijām, tad viņas, nu, tad tā kā draugi, tā kā labi draugi, un tad ir tā, ka viņas pašas mums ir klātesošas, mēs ar viņām miedarbojamies jau tā kā tiešām, tagad saki, automātiski, jo es taču arī savā laikā, man arī bija taču veģetīvā distonija ļoti, 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 ļoti smagi, es par to visu laiku vēl nejaudāju nevienam īstenībā stāstīt, un es atceries, es jums teicu, man bija stāvokļi dažādi un tā, jā, bija tie stāvokļi, bet es pat vienkārši nespēju vārdos apsaukt, cik tas bija grūti toreiz. Jā, un mani arī stihijas izglāba vitiņu un tevi izglāba gluži no tā, jā, tādi milzīgi, milzīgi, milzīgi palīgi tie ir, tāpēc es dalos. Un man arī, tagad saka, manā dzīvē arī katru dienu viņas klāt, katru stāvokli jūties kaut kā ne tā, es izēju visām stihijām cauri, saharmonizēju, līdzsvars, viss ir labi, nu, kad attīries, vai ne, no visa liekā, sirsniņā pats pie sevis atjauno savu lauku un var iet, vai ne, un tad tā enerģija ir visu laiku, tā kā,
Jā, jā, tas mums ir tāds iegūms, un man ļoti prieks par šo ceļu. Un man ir milzīgs prieks, Vitiņ, par tavu ceļu tālāko, jo redz, kā ir. Mēs apgūstam to, kas jāapgūst, tad mēs dodamies tālāk un padalies, kā tu nonāci. Es zinu, ka tev bija eņģeļu skola pēc tam, un tagad, tas, ko tu dari, ir tavi aromāti, tavas brīnišķīgās masāžas aromātu eļļus, es piedzīvoju, un padalies, varbūt, kā tu nonāci, kas tev aizveda līdz aromātiem, jā, līdz eļļiņām, augu eļļu. Jā. Nu, tas man arī bija tāds, nu, es īstenībā es to savu ceļu, es esmu meklējusi, šobrīd es to zinu, ka ļoti sen. Es esmu lasījusi grāmatas, man vienmēr ir patikusi patiks kaut kas tāds, nevis tikai fiziskā pasaule, bet es zinu, ka ir, ir daudz kas vairāk ārpus ārpus mūsu ķermeņa un ārpus mūsu šīs te redzamās daļas. Un arī bija brīdis, tad bija slavenais laiks, tad dažus gadus atpakaļ visur. Un es meklēju atkal kaut kādas atbildes uz jautājumiem, un es biju nonākusi arī pie viena cilvēka, kas arī redz tā kā vairāk plašāk, un tur es pirmo reizi saskāros ar ēteriskajām eļļām, kad man vajadzēja izvēlēties pilnīgi tā kā, un es izvēlējos eļļiņu atbrīvošanās. Un es sapratu, ka es jau esmu pie viņas atbraukus, lai es atbrīvotos jau no visādām lietām, no visādām domām, un man tieši tā eļļa ietrāpās. Un tur es arī saskāros apzināti arī jau, tā, pamatīgāk ar kristāliem, kas man atvēra kaut ko, ka es sapratu, man tas interesē, es to gribu. Es sāku meklēt informāciju, es arī kaut kādus akmeņu kursus, kristālu kursus es izgāju, tā kā gāju, mācījos, un par eļļām es lasīju, un tad es vispirms iegādājos tepatās Latvijā, kaut internetu veikalā, eļļiņas, un mani cena uzrunāja. Man likās, tik pieņemama cena, forši. Un es viņu sāku lietot, un es jūtu, ka kaut kas man īsti tajā visā nav. Un es sāku meklēt tālāk, sāku meklēt informāciju, un es atradu to, kas man šķita, ka man der, kas man šķita, ka ir. Un jo vairāk es ar šīm eļļām saskaros, jo vairāk es zinu, ka ir, jo, mēs jau jūtam. Kvalitāte, kvalitāte. Tieši jā, tā. Kvalitāte. Jā. Visur. Un lietojot eļļas, atkal manī notika dažādi procesi, atkal manī kaut kas mainījās, jo tā nav tikai smarža. Tas ir kaut kas daudzreiz vairāk. Un tas ir, ja mums zāļu tēja palīdz, tad ēteriskā eļļa, tas ir tāda koncentrācija. Tāda koncentrācija, ēters, tas jau pasaka pats par sevi ēters, ēteriskā eļļa, viņa ir gaistoša, bet viņa ir ļoti, ļoti jaudīga, ļoti, ļoti spēcīga. Un viņas kārto, un tiešām tie procesi notika atkal notika kaut kādi jauni procesi, jauni pavērsieni. Jā, un atkal es satieku vēl kaut kādus cilvēkus savā dzīvē, ko es arī varu uzskatīt par saviem skolotājiem. Un atkal es aizēju vēl vienā citā ceļā. Es saprotu, ka caur ķermeni mēs varam arī daudz ko darīt. Un es sāku apgūt Raindrop tehniku, kas ir ar šīm ēteriskajām eļļām un ar mūsu ne tikai fizisko ķermeni, tādas masāžas tehnika. Un tad, kad es apguvu to, un tad es apguvu arī dzintara masāžu ar dzintara disku un dzintara putekļiem, un es sapratu, ka tas man ir pa maz, man ir vajadzīga arī tāda teorētiskā bāze. Es aizgāju mācīties ķermeņa kopšanas procedūras, tās es apguvu, un es sapratu tajā brīdī, ka klasisko masāžu es neveikšu. Tas nav mans. Es negribu vienkārši atstrādātas kustības, visi kārtībā, ļoti labas kustības un pareizas kustības, bet man ar to ir pa maz. Man gribas kaut ko vairāk, man gribas kaut ko tādu, pamatīgāku. No vienas puses varbūt tas ir tāds relaks, bet no otras puses tas ir ļoti dziļš darbs ar mūsu pārējiem ķermeņiem, ar mūsu lauku, to ir grūti aprakstīt. Un man vakardien bija saruna pa telefonu ar cilvēku, man piezvana un man jautā, vai es veicu masāžas un interesē klasiskā masāža, un es cilvēkam saku, piedodiet, bet es klasisko masāžu netaisu. Jā, es viņu māku, es viņu esmu apguvusi, viss kārtībā.
Visus pamatpaņēmienus es zinu, un tas viss ļoti labi ir. Bet es masāžu tādu klasisko, tādā klasiskā izpratnē, es viņu neveikšu. Man viņa nav, tas nav mans. Mm. Mans ir kaut kas vairāk dziļāks un tāds, jā, jā. Jā, es zinu, ar Un, aromātiem tas ir vienkārši fantastiski. Tā lietus lāša pieskārienu masāžiņa, tā ir vienkārši tik relaksējoša un tik jauka. Tā kā es īstenībā arī no tevis, caur tevi arī iemīlējos aromātos. Augu dvēselītes tās ir, vai ne? Tā smalkā, jā, smalkā, smalkā enerģija. Un tas ir tik interesanti, kad, nu jā, un kāpēc mēs atkal esam satikušās, vai ne? Kad, kad caur šo te aromātu man plānojās retrīts maija beigās, un man atnāca pilnīgi tāda sajūta, ka, jā, mēs arī ar to, caur to masāžiņu tur miedarbojāmies, un filcītī nāk cilvēki jūs nākat masēties, un tad man atnāca pilnīgi tā sajūta, ka, ja domājies, cik fantastiski, kad ir stihijas, kuras jau tā ir jaudīgas, sapazīties ar tām visām stihiju enerģijām, nu, iemācīties ar viņām, sevi arī attīrīt, patīrīt. Un ja mēs tur pieliekam vēl klātos aromātiskās eļļas, augu aromātus, kas arī katrai stihijai, vai ne, Vitiņ, kā jā, tur jā, tikai ieskicēt, un starp citu, jā, kas mīļā, kas jūs skatāties, tad šis te, nu, retrīts ir tiešām manās sajūtās pilnīgi arī tāds tirpiņš iet, tā kā maģisks liekas, jo iztēloties mēs būsim nepilns 3, vai ne? Ir piekdienas vakars, pēc darba, kad visi var atbraukt, sestdiena, svētdiena, un mēs ejam gan stihijās, gan sirds praksēs, gan dejojam, izkustamies, gan skaņu. Ar skaņu dziedināšanu un vēl kakao, bet visam tam cauri vijās tas augu aromāti, vitiņi ar eļļām, un katrai šeit stihijai ir sava eļļiņa, un beigās kulminācija, vai ne, vitiņi ir aromā, tā kā diagnostika, jā, nu, tā kā, jā. Nu, ar aromu kārtīm, jā, es mhm, joprojām, man nav skaidrojums, kā tas viss strādā, bet tas strādā ļoti, ļoti. Katra kārts atnāk tieši pie tā cilvēka, nu, katram cilvēkam atnāk tieši tā kārts, kas viņam ir tajā brīdī vajadzīga, un pēc tam tad būs mums pēc retrīta, tad, nu, tāds varēs turpināt to visu vēl paildzināt, padziļināt, un man liekas, tas būs tāds, jo kad tu sāki stāstīt par savu retrītu, atceries, es teicu, man arī pēdējās, burtiski kaut kādā pēdējā vai pēdējās 2 nedēļās man nāk visu laiku tas, ka man gribas aroma retrītu, man vajag aroma retrītu, man tas vienkārši vajag un lūdzu. Un tad kad tas ir, nu, tā patiesā tā sirds vēlme, tad viss sastājas kaut kā tik ļoti, ļoti, atkal tik brīnumaini liekas, ka, nu, viss, ja mēs ar tevi satiekamies, mēs runājam, mums ir aiziet. mhm, Jo jau viens sirds un stihija retrīts, tas jau ir, nu, jauda un spēks, aromāti, un tā tas ir jauda un spēks. Nu, tad to visu savienojot kopā, man tīrpiņas skrien cauri, jā, nu, par to, kas, cik ļoti, ne, nu, zini kā, var jau atnākt un paskatīties, nu, ko jūs man varat piedāvāt, apmēram, ja, un man tur vispār nekas nestrādā. Nu, tā kā, cik mēs esam atvērti katrs, tik arī mēs saņemam. Nu, cik mēs ielaižam sevi iekšā to visu, tik arī mēs sevi uzpildam. Un nevienu mēs nevaram vainot, tas ir tur jā, bet jaudīgi strādā, tas nestrādā. Mēs paši esam cik gatavi. Nu, tad tik arī mēs varam savas tās durtiņas atvērt. Nu, cik mēs gatavi ielaist sevi, tik arī tās durtiņas mēs atvērsim. Ja mēs esam tiešām sajūtam, ka ir tiešām tas būs kaut kas, nu, tad arī būs kaut kas. jā, Bet ja būs tāds, nu, es atnākšu kārtējo reizi kaut kur, tagad paskatīšos, nu, ko tad šeit jūs tādu man, ja? Nu, tad arī būs tāds, nu, šeit neviens neko ar karotīti mutē neielies, jo jāstrādā jau ir pašam ar sevi, un caur sevi viss ir jādara. Tā kā, jā, tas jau ir tas vērtīgākais, mēs ka to varam var izdarīt. uzpildīties tikai tad, kad mēs esam tukši, atnākam kā tukši trauki, vai ne? Bet, zin kā, man ir
ļoti laimējies, ka uz maniem retrītiem tiešām nāk arī cilvēki, kas tiešām ir atvērti, kas grib, kas miedarbojas, kas dara un arī tiešām iegūst, jo nu, daudz jau, es nezinu, no kura, man ir jāpastāst, kad bija pirmais retrīts, vai arī nebija 19. vai 20. gadā. Tas, nu, pirmais retrīts, kad mēs, un tad jau katru gadu vairāki, un īstenībā, tu zini, kā, es arī šo te retrītu, kad tu saki, Vitiņ, ka tev bija ideja par aromā retrītu, tad man ir iekšēji tāda tā kā misijas sajūta, vai tā sajūta, kāpēc mēs esam satikušās, nu, zini, kā, es, piemēram, augu caur sava meistara retrītiem. Es braucu uz Buhāru, vispirms pie meistarītes, tad pēc tam uz Buhāru pie dižmeistara, 2 nedēļas stihiju mājā, un tad mums tur, nu, tā, un caur to mūs, protams, apmācīja kā energotreneris, kā energomeistars, kā miedarboties ar cilvēkiem, nu, kā pareizi meditāciju novadīt, kā ievest, kā izvest, lai droši ir, jo tur nevar tā iedomāties, es vadīšu meditāciju tagad, un nu, tur ir jābūt visiem tiešām drošības Jā. pasākumiem, un tas bija ceļš, kurā es tā dabiski iemācījos arī, nu, kā retrītus organizēt, kā vadīt, kā visi miedarboties, un tāpēc, man liekas, tie visi retrīti arī tiešām vēl stihijas, protams, dabas enerģijas, viss tādā harmonijā. Un šajā es jūtu, man liekas, ka ir tāda sajūtiņa, ka tās varbūt ir tā kā tava iesvētīšana retrītā, tavā, vai ne? Jo ir jāpabūt kādā tādā dabas retrītā, lai nu, pirms mēs dodamies savu, vai ne? Tā kā man šķiet, ka tas būs nevis tikai tāds ļoti piedzīvojums tiem, kas piedalīsies, un baudījums un atpūtiņa, bet arī, jā, nu tā kā visiem. Bet arī, nu, tev pašai tagad tāds, jā, Paldies. jā, 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 tik, man liekas, jā. tā kā mēs tiešām esam šeit ievirpinājuši un tādu, es teiktu, ceļu pie sevis, vai ne? Tas ir ceļš pie sevis, jā. Ceļš pie sevis, pie sava miera šajā skrienošajā laikā, kad apkārt ir stress, viss kaut kas pienākumi, tad šis tāds brīdis mazliet ko piestāt, padomāt par sevi un atjaunot to savu spēku, resursu un iedot to laiciņu sev, lai mazliet pārstartētos caur visu to, ko mēs te esam piedzīvojuši, ko minējam, ar ko mēs dalīsimies. Tā kā, jā, ja šis rezonē, mīļais skatītājs, skatītājā, mēs esam atvērti, tā kā mums ir parasti gan vīrieši, gan dāmas, gan kungi, pilnīgi atvērti mēs esam un silti aicinām, tad droši rakstat Vitiņai, rakstat man, pilksim droši vien arī video saitīt, kur var pieteikties jau uzreiz rezervēt vietu, jo mums būs maz, nu tā kā neliela grupiņa, 10 cilvēki, lai mēs varam personīgi ar Vitiņu būt kopā ar katru un veltīt uzmanību. Un tāpēc vēl ir palikušas 6 vietas. Tā kā tur vietiņas, ja gribās te rezervēt. Nu tā, mums ir mazliet laiciņš, bet pavisam nedaudz. Vitiņ, ko tu vēl gribētu uz tādu kādu ceļa vārdu vai pirms došanās, tad arī vai novēlējumu kādam teikt? Nu, man liekas, es jau tikko teicu to, ka pašiem, cik mēs esam paši katrs gatavi ieklausīties sevī, nu, nolikt malā to ikdienas dunu, atrast to brīdi, pabūt ar sevi un saprast sevi un ieklausīties, ko es patiesi gribu un ko man patiesi vajag un sakot tai vēlmei. Jā, Jo atbildes jau uz jautājumiem ir. Vienkārši vajag dzirdēt, vajag redzēt, vajag saklausīt. Un es arī, nu, man arī tā pārliecība, kam ir jābūt klātesošam šajā retrītā, tas arī būs. Un tas arī ir pats labākais, jā, un man arī prieks ir par to, ka atkal ir kaut kāda, nu, cilvēki, ir kaut kāds mans ceļa posms, ko es varu iet kopā ar cilvēkiem, un jā, mēs aizējam kaut kādos ceļos, atkal izšķiramies, bet vienalga sirdī tie cilvēki, ar ko ir kopā būt tādos, nu, tādos dziļos brīžos, nu, tie visi ir sirdī tik iekšā, un tie ir savējie, un tas ir, liekas, tāda kopienas sajūta, ka mēs, nu, var atbalstīt viens otru un ir droši, tā kā tu arī teici, lai ir droši meditējot, jo tas ir ļoti svarīgi. Tas ir, nu tu vari ieiet procesā un tu vari netikt ārā vai tur kaut kur apmaldīties tai visā, un tas var būt ļoti, ja tad es zinu, kā ar tevi tas ir droši,
tava balss mani ļoti, tā kā visu, man liekas, tā izlīdzina, saharmonizē un visu, un es jau dzirdu, es jau varu atbrīvoties un ļauties un plūst, un es novēlu arī, jā, katram, kas klausās, atrast savu skolotāju un paņemt visu maksimāli, cik skolotājs ir spējīgs vai var dot, cik mēs esam spējīgi ņemt pretī. ņemt. Jā, Tā kā, jā, jā, paldies, lai Viti. Jā. notiek. No sirds uz sirdi pajūtat, ja rezonē, ja ir tā sajūtiņa, jo to savu skolotāju mēs arī meklējam caur savu sirds sajūtu, caur savu šo te rezonanci. Ja norezonē, ja ir sajūtiņa, tad ir jāļaujas, tad ļaujās doties tā kā. Nu tā, paldies, Vitiņ, par sarunu. Paldies. Jā, tev arī paldies. Jā, par šo tikšanos, un paldies, mīļie, visi, kas skatījāties. Un, jā, ja rezonē, spiežat uz saites zemāk vai augstāk, kur nu viņi ir, rakstat, dodat ziņu, un tad jau silti tiekamies stihijās un stihiju un aroma maģijā. Jā, uz siltu tikšanos.